neuzmanāmā mīkla. Vienam ķēniņam bija princese, kas varēja katru mīklu uzminēt. Tādēļ princese bija izdaudzināta pusi pasauli. Visi nāca gudro princesi apbrīnot. Visi pēc viņas precē. Beidzot ķēniņš saka, ilgāk to nevar vairs izturēt. Katru dienu mana pils ar preciniekiem, kā piebāst. Tagad izlaidīšu šādu ziņu. Kas manai meitā tādu mīklu uzdos, ko viņa nevar uzminēt, tas lai tad paliek par viņas vīru. Bet tos, kas manai meitai mīklus uzdos, kurus viņa var uzminēt, likšu pakārt. Tas līdzēja, jo no tās dienas lielo precinieku drūzmu neredzēja. Tā tas palika labu laiku. Te uzreizi 3 tēva dēli tikmēr lielās, kamēr salielās ar princesi spēkoties. Vecākais brālis iet ar savu gudrību pirmais uz pili. Viņa mīklas bija gan gudras, bet princeses atbildes vēl gudrākas. Neko darīt, jāiet pie karātavām. Otram brālim neizgāja labāk. Nu taisās jaunākais brālis uz pili, bet tēvs, māte to vairs nelēš. Kas tad būšot pēc viņa nāves mājiņā palikt? Kas abiem vecumā maizes dot? Jaunākais brālis tomēr neatlēš, viņš krīt klāt lūgties, kamēr tēvs vēlē ar, bet māte ne uz to pusi. 2 dēli esot jau palikuši pie karātavām, 3. ne par ko nelaidīšot. Kad tu izšķibētu? Nu jārauk klusi aizkļūt, dēls nodomā pie sevis. Kādu dienu dēls saka mātei, klausies, mamuļiņa, man jāiz meža stirnas šaut, ieliec cibiņā pavalda tiesu un kuļķenītē maizes kliņciņu. Bet māte tūlīt nomanas, kurien dēls nodomājas aizkļūt. Viņa sadusmojas un ieber kliņcītī nāves zāles, pie kam raudādama nočukst. Tikpat, kamēr tu mirsi pie kātavām, labāk mirst uz ceļa. Mazākais man nebūs uz kauns jānas, ka 3 dēli tādā negodā miruši. Jaunākais dēls paņem savu šaujamo rīklu un aizjāja. Bet uz ceļa zirgs nokos. Dēls domā, pag, iedošu maizes kliņcīti. Gan tad tu atžirgsi. Zirgs apēd kliņcīti un nosprākst. 2 vārnas pielējuši zirgam acis knābā. Tas arī nosprākst. Dēls iebāž vārdas kulītē un aiziet. Ap vakar tas ieiet kādā mājiņā, kur veca māte ar 12 dēliem dzīvo. Dēli, visi 12 ir briesmīgi slepkavs, bet tai brīdī tik māte vien mājā. Vai nav ko iekost, jaunākais dēls vaicā? Ir gan, bet te ir knaši, jo, kad mani dēli pārnāks, tie tevi domāks. Cik dēli tev ir? Man pavisam 12. Skat nu vecenīt, tad jau dikti labi. Še manā tarbiņā 2 balodīši. Izcep tiem vieniem 6 vienu balodīti, tiem otriem 6 to otru. Es paēdīšu un steigšos projām. Jaunākais dēls labi paēdis, neaizgāja viss projām, bet klus uzlīga uz istabas augšienu. Vecen ar balodīšu sepšanu nodarbodamās to maz neievēroja. Pusnaktī dēli pārnāk un tolī prasa. Kas te par 6 smaku? Kas nu par smaku? Dabūja 2 balodīšus izcepu, vieniem 6 vienu, otriem 6 otru. Dēli nu palēd, bet tūlīt ir atstiepis. Veceni noskarbina kauliņus, tā ir gatavs. No rīta jaunākais dēls iet tālāk. Iet, cik ilgi neēdis iesi, gribas ēst. Te par laimi tas izdzir, ka turpat blakus stirni brēc. Viņš pārliek savu šaujamo rīku pār plecu un saka tā. Ja es redzēšu to stirni nošaut, tad būšu ķēniņš. Ja nenošaušu, tad man jāmirst tepat mežā neēdušam. Aizmuguris gan šādi, tomēr nošāvis. Tagad labi paēdis, atpūties, sukājis iet, kamēr nonācis pilī, kur tūlīt uzdevis princesē šādu mīklu. Citreiz bija liels mednieks. Es to šauju vienu, tas nošautais nošauju 2. Tie 2 nošāva papriekšu 12 un beigās vēl vienu. Otrā dienā šāvu to, ko neredzēju, un ēdu to, ko biju redzējis. Mīkla 10 dienu laikā bija jāuzmina, bet padomu prasīja princesi nedrīkst vienam pašam. Princesi izmīnas nevar uzminēt. Vakarā jaunākais dēls piedalū princeses durvi sargu uz savu pusi un saka tā. Klausies, ja es tikšu par ķēniņu, tad iecelšu tevi par padoma devēju. Bet tev jāizdara tas, ko lieku. Noklausies tu manais durvīm, ko princeses labi runā. Durvis sargs tā arī izdara. Viņš pasaka jaunākajam dēlam, ka princese tādus vārdus mētājusi. Ak, tu nejāgi, tev grūtu mīklu, bet nekas, man 10 dienu laika. Es 9 dienas sūtīšu savus kalpones, lai rauga no viņa mīklu izdabūtu. Ja tām neizdosies, tad 10. dienā iešu pati. Tik labi jāuzmanās, lai neviens nedabū zināt, kas esmu gājusi padomu prasīt. Labi, tu esi varens durvis sargs, paņem savus šķiltavus un paslēpies manā istabā. Kad kalponis pie manis ienāks mīklu izvilnāt, tad es šķaudīšu. Bet tik līdz iešķaudies, tad šķilt, ko māki. Labi,
Ne cik ilgi te viena kalpona klāta, bet tik līdz, kā uzsāk valodas par mīklu, tā jaunākais dēls iešķaudās, un duris sargs šķiv, ko māk. To redzējusi, kalpona aiziet klubdama krīzdama, un nemaz neatjēdas, ka aizmirsus savu lakatiņu paķert. Tām 8 neizgāja labāk. 10. dienā raudzīs pati princese savu laimi mīklu izkrāpt. Viņa atver duris un bailīgi prasa: Puisīt, vai esi viens pats istabā? Kāpēc tā prasi? Jā, puisīt, man bail, ka kāds nenoklausās, ko tevīm prasīšu. Tad jau tu gribēsi laikam mīklu zināt. Nu kā tad? Puisīt, mīļais, pateic man tik to pirmo vārdiņu, vairāk negribu. Tos vārdus izdzirdot jaunākajam dēlam paliek tik mīksas sirds pret princesi, ka nevar atturēties, nepateicis pirmo mīklas vārdiņu, pat šķaudītas aizmirs. Un tas trakākais vēl savā neiedzībā tam izsprūk vēl otrais mīklas vārdiņš. Šis tūliņ gan apķer, ko padarījis. Sāk tūlīt arī šķaudīt, šķiltavs arī nožvirks, bet princeses lakatiņš paliek turpat. Bet princes jau projām, tai 2 mīklas vārdiņi pietiek. No rīta princes mīklu pateica, jaunākajam dēlam jāiet pie kārtavām. Bet iekāms to kar, tas izlūdzas no ķēniņa vēl beidzamo reizi pie kārtavām vieglāko mīklus pasaules princesi uzdot. Ķēniņš domā, nu kas par nelēm, ja jau viņi tik grūti uzminē, tad jau vieglāko pasmiedamies uzminēs. Noiet pie kārtavām, jaunākais dēls uzdod mīklu. Redziet, citreiz bija liels mednieks, 10 stirnas šāvu, tās gaļas man izmuka, tās ādas man vēl tagadiņa. Šo mīklu princese nebija gaidījusi. Mīna nu mīni, ko pati ar savām kalponēm izdarījusi. Teiksi tēvam, ka mīklas pirmos vārdiņus izvēlus, tas neiet. Minēsi šo mīklu, arī neiet, jo tad tēvs vēl labāk dabūs zināt, ko izdarījuši. Nebūtu tie lakatiņi tur palikuši, vai nebūtu mīklu uzdodot, noteikts padomu prasīt nedrīkst vienam pašam, tad jau vēl kaut kā izķepurātos. Bet tagad nekas cits neatliek, kā jaunāko dēlu precēt, un tā arī notika. Pēc kāzām jaunais ķēniņš paņem karaspēku un aiziet raudzīt, ko labu viņu vecais tēvs un māte dara. Uz ceļu tam iekrīt prātās to slepkavu būdiņu nopostīt, kur abas vānas ar balodīšiem devis cepi. Karavīri noplēš jumtu, uzplēš grīdu. Ak tu manu dieniņu, apakš grīdas liels pagrabs, un pagraba dibeņā viņu paši abi vecākie brāļi piesiet. Nabadziņi pie beigām novārguši, lai gad ēdienu tur pa pilnam, jo slepkavs sanesuši pagrabā milzīgu kāpu visādu ēdienu, dzērienu. Brālis to redzams tūlīt prasa: Brāļi, vīļie, kā tie tikāt? Vai tad mīklas nedavāt minēt? Vai tad jūs nepakāra? Mēs jau līdz ķēniņa pilī nemaz netikām. Slepkavs mūs sagūstīja un tūlīt aizsūtīja viltus ziņu tēvu, ka esam pakārti, ka mīklas princes uzminējusi. To viņi darīja tādēļ, lai tēvs mūs neuzmeklētu un tā viņu miteku neuziet un neuzpostītu. Kas nu varēja būt priecīgāks par veco tēvu un veco māmuliņu, kad jaunākais dēls par ķēniņa znotu palicis, vēl pārved abus vecākos dēlus dzīves. Viņi raudāja 3 dieniņas, 3 nakstiņas, prieka asaras, un tad aizgāja savam jaunākajam dēlam līdz uz pili.